Kad ģimenē gaidāms bērniņš, pirmie rati ir viens no svarīgākajiem pirkumiem. Tomēr vecākiem nereti jautājumi ir vairāk nekā atbilžu. Mūsu superbēbītes Matildes māma Egita ir pieredzējusi un ar katru no 3 bērniem nostaigājusi 100 kilometru dažādos ratos. Tādēļ dalās pieredzē, kādus ratus izvēlējās jaunākajai meitiņai un kādām ratu funkcijām šoreiz pievērs vislielāko uzmanību. Mūsu ikdiena ar Jules ratiem ir ļoti laba. Esmu pieradusi pie šiem ratiem. Matildai, es domāju, arī ļoti patīk. Es neesmu vispār aizšāvusi garām ar krāsu. Es katru reizi, kad es ar viņiem izēju ārā, es pasaku tā, ja es pareizā krāsa izvēlētu ļoti smuki. Viņi izceļās un iekļaujās, man liekas, visā sabiedrībā ar tādiem skaistiem ratiem. Par dizainu ir ļoti pārdomāts, manuprāt, katrs solis šiem ratiem, nerunājot jau par pašu rokturi ādas, un kas ir tik ļoti viegli regulējums, jo, piemēram, Oskars mums ir ļoti garš, tad viņam ir rokturs viņa izmēram. Es savukārt esmu ļoti īsiņa, tāpēc manā rokturs ir zemu, un viņš ir ādas, viņš ir ļoti patīkams ērts. Kulbiņa arī atšķirās ar savu matraci. Matracis ir no hipoalergeniskiem materiāliem, un diezgan ciets, kā arī vajag bērniem. Kulbiņa ir certificēta arī nakts gulēšanai, tā kā pieņemsim, ja jūs kaut kur aizbraucat ciemos, tad droši var mazais arī tur pagulēt, jūs varat neuztraukties, un bērns jums būs tur drošība, tas arī ir ļoti īstenībā svarīgi. Kulbiņai var arī viegli noņemt to rokturīti, ielikt mazo iekšu, un ar to rokturi arī ļoti viegli var noņemt kulbu no rāmja. Apakšā arī ir kājiņas, tā kā jūs varat mierīgi arī nolikt kaut kur uz zemes, pieņemsim kaut kur pie ārsta vai tur veikalā, jūs varat mierīgi to izdarīt. Šo ratu rāmis ir izturīgs un katram ritenim ir neatkarīga amortizācija, tāpēc tos ir viegli stukt pa bedrēnajiem Latvijas trotuāriem. Ratu rāmis ir arī viegli salokāms. Šie rati ir ar ko īpaši. Kad kulbiņa ir izmantojama arī braucienos, viņa ir fiksējama iekšā automašīnā, un tas pat ir certificēti un drīkst tādā veidā arī mazulis pārvietoties mašīnā. Tā tad ir arī ļoti ērti paņemt ceļojumos līdzi. Laiks rit ātri un ilgi kulbā Matilde negulēs. Tāpēc Egitai bija svarīgi, ka ratiem ir arī pielāgota sēdošā daļa. Mūsu komplektā ir 2 vienā, tātad arī sēžamā daļa. Līdz ko Matilde būs jau sēdošais cilvēciņš, tad mēs pāriesim arī uz sēdošo daļu. Man ļoti patikās viņi tādi viegli un tādi kompakti tie rati, tā kā maziem tur būs forši sēdēt. Tā transformējas no kulbiņas uz sēžamo daļu, tad ļoti smuki var nolikt guļus pozīciju, pilnīgi ergonomiski, viņiem ir ļoti gara muguriņa, līdz ar to bērnam vienmēr ir pareizais atbalsts galviņai. Tad arī 5-punktu jostas drošībai, kas arī ļoti viegli var piesprādzēt, atsprādzēt un arī pieregulēt mazajām. Kāju balsts arī var to pieregulēt ar vienu roku. Un tā arī nolaist, nav jāspērš nekādas pogas. Atkal jumtiņš, kas pilnīgi aizveras. Sežamo daļu var likt arī abos virzienos. Vēl viena lieta, ko es novērtēju šiem ratiņiem, ar vienu kāju es nospiežu bremzi, un ar to pašu kāju es vienkārši atlaižu bremzi. Man nav nekur jāķeksē kāja, lai es varētu nobremzēt. Un tieši tāpatās arī ļoti ātri regulējās priekšējie riteņi. Tātad, ja vajag nofiksēt un ir kaut kāda nelīdzena vai grimstoša virsma, ceļš, tad var nofiksēt ratiem priekšējos riteņus, lai viņi negrozās. Un te arī es vienkārši ar kājas kustību uzspiežu, un viņi nofiksējās. Un mēs varam braukt taisni, ja vajag stabilāku to. Jules ražotais ir vienīgais ražotais, kas piedāvā 10 gadu nododamu garantiju un kas stāda kokus par katriem nopirktiem ratiem, un viņi jau sastādīja gandrīz 500 000 koku pa visu pasauli. Pirmo ratu izvēlē svarīgi ir drošība, dabīgi izejmateriāli, laba riteņu amortizācija, kā arī ērtas funkcijas, piemēram, pagarināts saules sargs vai papildus ventilācijas siltajā laikā noteikti atvieglos ikvienu pastaigu.